Skaidrlieta, bet ja jūs rakstat, ka jūs dosiet 60%, kaut patiesībā ar maziem burtiem jūs uzrakstat, no kura sadalīs tiklu tarifu daļas. Un mēs reāli redzam, ka tas nav 60%. Nē, mēs neuzrakstījām ar maziem. Bet tas ir rīktīgas kapeikas. Ļoti skaidri skaidroja, ka mēs šobrīd atbalstu varam iedot tai fiksētai daļai, kas ir tarifa lielā izmaiņa, jo tarifs izmainījās, tātad elektrības rēķins sastāv no zināmā mērā 3 komponentiem - elektrības daļas un sadalas daļa, kas sadalās 2 daļās - mainīgā un fiksētā, un šo fiksēto daļu mēs tātad piedāvājam atlaid 60%. Tas bija Rosļikungs pateiks, un tu nevar teikt, ka tas nebija pateiks. Bet atvainojiet, tāds pozīcijas, ka jaudas uzturēšana vai balansēšana 3,5 eiro. No viena dzīvokļa. 3,5 eiro. Tas ir virtuāls pakalpojums. 35 no maniem personīgi. Tas ir pat daudz, tas ir pat traku. Tas ir pat traku, tas ir tas, kas reicina ir, tas punkts, izmakšu punkts. Tātad, un tas jau nav viss. Mēs vienojamies ņemot vērā, kad mēs solījām ātru reakciju, un tulīt ir lielie rēķini arī tiešām lielai daļai pensionāru, kuriem, es atzīšu, ka tas sadārdzinājums nebija tāds, kā tika solīts, viņš bija daudz lielāks. Mēs nospriedām. Viņš bija mazāks.